Šodien tāda svarīga forša tēma, man svarīga, es ceru, ka arī jums svarīga, kas ir dvēseles misija, kas tas tāds vispār ir. Tāpēc, ka man tas ir svarīgi, un es zinu, ka ir cilvēkam tas ir svarīgi, bet vēl vairāk cilvēki nav līdz galam pārliecināti par to, ko tas vispār nozīmē, un kas tas tāds ir. Un visā šajā saistībā es uzreiz gribu definēt šīs lietas, kas ir dvēsele un kas ir ego. Tāpēc, ka te tajā cilvēka būtībā ir mikslis ar visu kaut ko. Un pilnīgi visu mēs varam apskatīt, vai tas izriet no manas patiesās būtības, vai tas izriet no ego. Un tieši tādēļ saistībā ar dvēseles misiju es noteikti pieskaršos šai tēmai par dvēseli un ego, jo to atšķirt ir dzīvībai burtiski svarīgi, lai varētu saglabāt labu dzīvošanu, labu izdzīvošanu. Šādi būs labāka zona, to mēs nezinām, bet paskatīsimies. Tātad, kas es esmu, savā patiesajā būtībā, es esmu dvēsele. Kas ir ego? Ego ir ilgā laikā radusies sistēmas kļūda, jeb tas, kas apspiež dvēseli, tas, kas apspiež manu patieso būtību. Un tam visam sakne ir bailes. Un tieši tādēļ bieži vien cilvēki, kuri negrib iet tādā lielā ego vienkārši vagonā, jo mēs redzam, ka, teiksim, daudzi lielie cilvēki, kas ir tādi svarīgi un bagāti un vēl visādīgi, kad mēs sakam, viņiem ir liels ego. Jā, iespējams tā ir. Vēl ir iespējams, ka viņi tiešām dara to dvēseles misiju un tur ir iesaistīts ego, ja tas ir miks kaut kāds. Tomēr tas, ko mēs tiešām neredzam šobrīd uz planētas, ir dvēseles, kas ir pilnā varenībā, civilizācijas līmeņa pilnā varenībā. Agrāk tie bija kaut kādi varoņi, tas bija Jēzus Kristus iespējams, ja, vai Krišnamurti, vai varbūt pat Gurdžievs, es nezinu. Kā dažādi tādi viedie, gudrie, kas ir darījuši kaut kādas lielas lietas, izrietot no tā, kāda ir viņu dvēseles misija. Tajā pašā laikā, manuprāt, arī Maikls Džeksons bija cilvēks, kurš reāli civilizācijas līmenī gāja darīt savu dvēseles misiju. Tāpēc nav tik būtiski būt obligāti kaut kādam garīga līmeņa cilvēkam, lai nestu dvēseles misiju, bet jebkas, ko cilvēks dara, būs saistīts vienā vai otrā veidā arī ar garīgumu. Tāpēc, kad arī Maikls Džeksons kaut vai, ja, arī viņa dziesmas, viņa dzīve, viņa pienesums planētai atgādina par vērtībām. Un dvēsele dzīvo ar vērtībām. Dvēsele ir tas spēks cilvēkā, kurš sargā vērtības, kurš sargā tiešām to, par ko visi runā, labi, visi pat ne, bet mēs tā kā zinām, vai būt godīgam, piemēram. Bet ego nespēja būt godīgs. Tas nav iespējams. Viņš dara visu pretējo tieši. Vai, piemēram, dvēseles vērtība ir radīšana. Ja? Tad ego izdarīs pilnīgi visu, lai liktu visus iespējamos šķēršļus radīšanas ceļā, tur slinkumu, nevarēšanu, galvas sāpes, nepietiekama nauda, blā, 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 lai tikai cilvēks nespētu radīt. Ja? Vai tieši, piemēram, dvēseles vēlme ir cienīt sevi un citus, lai būtu brīvībā, tad ego vienkārši izdara tā, lai viens sēž upurī, viens dusmojās, viens ir agresors, viens mēģina glābt visus, kamēr pats par sevi nevar parūpēties un tam līdzīgi. Tas viss ir ego funkcijas. Un tad, kad mēs runājam par kaut kādām tēmām un lietām un par misijām un par jebko, bet šodienas tēma tātad dvēseles misija, tomēr šis ir svarīgi. Ja? Ir svarīgi iedziļināties, jo viena un tā pati lieta
var izskatīties sākotnēji no virspusējas uzmetiena ļoti līdzīga. Un tajā pašā laikā tikai iedziļinoties, tikai pievēršot uzmanību, tikai esot modri, mēs varam pamanīt, vai tas nāk no dvēseles, vai tas nāk no ego. Jo var būt tā, ka šajā pasaulē, tas labs jautājums, vai var būt tā, ka šajā pasaulē cilvēks ir tikai tīri dvēseli un vispār viņam nav nekāda necik ego? Nu, pa lielam tas nav iespējams. Tajā pašā laikā pilnībā izdziedināt savu personīgo ego ir iespējams. Vienkārši problēma ir tāda, ka te ir viss apkārt vēl, viss kas, un mums ir jārēķinās ar to, kas notiek. Tajā mirklī, kad es eju un daru kaut ko dzīvē, jebko, es eju uz darbu, es eju mācos kaut ko, ja? Es eju, ka to bērnus radīt. Es bērnus varu radīt no ego un no atbildības par dvēseli. No pilnīgi citas vietas sevī. Tāpēc, tad, kad mēs runājam par dvēseles misiju, es gribu atgādināt to, ka viņu var uzzināt, izprast un patiešām piedzīvot tad, kad jau tas ego ir patīrīts, kad mēs jau ne tikai esam apzinājušās par savām bailēm, ne tikai mēs viņus spējam noskaitīt, jā, cik man tur viņas ir visas, bet viņas patiešām ir izdziedinātas. Vai arī par kaunu, vai par vainu, vai par skumjām, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja? Jo skumjas ir tā enerģija, kas bloķē cilvēka patieso dabu, cilvēka autentiskumu, cilvēka būšanu, no tīri tā kā ir. Jo skumjas paredz to, ka es nevaru nosēdēt ar to, kā ir. Es bēgu, jo man ir pa smagu emocionāli kaut kas. Tas var būt pat ne manā dzīvē, tas var būt cita cilvēka dzīvē. Citam cilvēkam, nezinu, tur ir kāds nomiris, nevar ieņemt bērniņu, vai nomiris bērniņš, vai ir liela šķiršanās, ko nozīmē liela šķiršanās, piemēram, laulībā 20 gadi, un tā šķiršanās, tas ir ārkārtīgi sāpīgi, ja? Vai sunīti nomira, vienalga. Ja mēs varam nosēdēt ar cilvēka sāpēm un nemēģināt viņu kušināt, mierināt, vest viņu kaut kur izklaidēties, novērst uzmanību no tā, kas sāp, bet vienkārši pasēdēt un palikt, tātad mēs varam pasēdēt un palikt arī ar sevi, tad, kad mums ir kaut kādas vajadzības, tad, kad mums ir kaut kas svarīgi, kas neiedarās tajā, kas šobrīd notiek, bet es varu palikt un iedot sev to, kas man ir svarīgi, neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt. Tas ir arī stāsts par to, ka man neinteresē, ko citi cilvēki domā par mani, es zinu savu patiesību, spēju to aizstāvēt, un būt tajā, kā man ir. Tad, kad mēs ejam cauri, tie, kas tātad dumpnieku kursā vai citā kursā ir redzējuši emociju skalu, ja? Mēs zinām, ka kamēr mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur viss ir tikai materiāls, kur mēs nesaprotam neko par garīgumu, neko par dvēseli, neko mēs tādu nezinām, mēs dzīvojam tikai tajā, lai manam ķermenim ir labi, lai man ir interesanti, lai es tur izklaidēju savu prātu, ja, un kaut ko tam līdzīgu, bet iekšā ir tukšums, tāpēc, ka nav dvēseles piepildījumu. Ja tāda dzīve tiek veikta, jūs noteikti zinat šos stāstus. Pilns ir ar šiem stāstiem, kad cilvēks darīja, tur viņam bija laulība, 13 uzņēmumi, tur viss bija baigi kruta, viss bija baigi forši, viņš ir apceļojis pusplanētu, bet attopas, ka iekšā ir tukšums un sabrukums. Sieva aiziet, māja nodeg, uzņēmumu bankrotē, ja, cikot notiek sabrukums. Emocijas skalā mēs zinām, ka izejot cauri šim sabrukumam, tikai mēs sākam pieskarties tam, ka mēs ejam savu dvēseles misiju. Bet ar to vēl nekas nebeidzās. Ar to tikai viss sākās. Un bieži vien, tad, kad cilvēks attopās, ka viņa vecā dzīve vairs nav, pat ja tā vecā dzīve ir vienkārši, tur nezinu, piemēram, ir jāpārvācās uz citu vietu, jā, tiešām ir notikusi kaut kāda šķiršanās, ir noticis kaut kāds notikums un ir jāsāk dzīve it kā drusciņi no sākuma. Tā vienmēr ir lieliska iespēja apstāties, ieklausīties, kas man ir jādara šeit uz planētas vispār. Uztaisīt zoom out. Tas ir tas, ko pilnīgi katram kaut kādā brīdī it kā būtu jāizdara. Ko tas nozīmē būtu jāizdara? Ja mēs to nedaram, tad mums bliež.
Ja cilvēks neiet savu dvēseles misiju, agri vai vēlu, viņam rodas veselības problēmas, viņam rodas finansiāls problēmas. Viņš vienkārši bremzē pats sevi, jo iekšā tā dvēselīte ir. Bet ja cilvēks viņu nedzird, iet darīt lietas, kas viņam nav jādara, vai vēl vairāk iet darīt lietas, kas īstenībā ir pretēji viņa vērtībām un dvēseles misijai un tā tālāk, notiek čābīgas lietas. Notiek kaut kāda avārija, notiek kaut kāda ugunsgrēks jādzēš, tādā arī pārnestā nozīmē. Vienkārši visu laiku kaut kas notiek, kaut kas noiet greizi, kaut kas nesanāk, kādam kaut kāda nesaprašana notiek, ja kaut kādi pārpratumi, kas beigās sanāk ir jārisina 2 reizes ilgāk nekā būtu bijis jārisina, ja vienkārši jau sākumā visu kārtīgi vienotos un vienkārši darītu tā, kā visi ir vienojušies. Ja? Tas nozīmē, tad, kad mēs ejam patiešām savu ceļu, kad mēs ejam patiešām savu dvēseles misiju, mums ir jābūt arī lielā modrībā, lai paliktu tajā, lai neieietu kaut kādā citā ciklā, citā atzarojumā, kur mūsu ego atkal var noķert un vienkārši aizvest kaut kur pilnīgi citur. Jā, tas ir tas, ko, manuprāt, ir svarīgi saprast, ka dvēselē ir normāli, ka man katru dienu labi klājās. Dvēselē ir normāli, ka man vienkārši uzrodās īstie cilvēki, ar kuriem es varu sadarbībā darīt tālāk lietas. Vienalga, tie var būt sadarbības partneri, ja? Tie var būt klienti, savu sapņu foršie dvēseli klienti. Ja? Tie var būt tieši mentori, superīgi forši mentori, kas tieši tev tajā brīdī paceļ tevi nākamajā līmenī. Ja? Tas ir normāli, ka saliekās lietas. Tas ir normāli, ka vienkārši notiek lietas. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja mēs patiešām čekojam līdzi, vai mēs neielaižam ego savā telpā. Jo dvēseles misijas ir ļoti daudz un dažādas, bet tās patiešām piepildīt var tad, ja ir arī mugurkauls, ir tāda stingrība, ir iekšējā likumdošana, ir iekšējā dvēseles ētika, kad es zinu, kurā mirklī, kas man ir jāizdara, lai būtu godīgi. Lai būtu mīlestībā, lai būtu atbildīgi vienam pret otru, lai būtu atbildīgi pret manu ķermeni, jā, par savu ķermeni tāpat ir jārūpējas. Un tad, kad mēs esam apstājušies mirklīt, lai sakārtotu lietas, lai izdziedinātu to, kādēļ tā sakne, kāda bija sakne, kādēļ vispār tad nebija kaut kas tāds, tad mēs ejam pa dzīvi un vienkārši daram to, kas ir jādara. Es nedaudz padalīšos par sevi arī. Ja? Savu dvēseles misiju es pa lielam zināju no 8 gadu vecuma. Bet tas nenozīmē, ka es viņu darīju. Tāpēc es ļoti labi zinu, kādas ir. Es varu zināt savu misiju. Man pat vēl var kāds pateikt. Man tas ir rakstīts visur. Tā kā jebkurš cilvēks, kas pasīsies man tur no astroloģijas, no cilvēku dizaina, no tralalā, tur viss ir. Pa lielam tas režģis, ar kuru mana dvēsele kā mīlestības emanence var te radīt un būt un nest augstāko pienesumu visai planētai, viņš ir skaidrs. Bet es izdomāju, ka man ir jāmācās citas lietas. Es izdomāju, ka man ir jādara kaut kas, lai es būtu iederīga. Kāpēc? Tāpēc, ka ego. Tāpēc, ka traumas reakcija. Tad kaut kādā mirklī es apvainojos uz kādu. Un aiz tā, ka es apvainojos, notiek neoptimāla situācija, un dzīve mani it kā aizved kaut kur citur. Un tad es saku, viss jau notiek tā, kā tam ir jānotiek. Tā tad man šeit ir jābūt. Izrādās, tagad atskatoties, nē, tā bija kļūda. Es kļūdījos, tāpēc, ka es paļāvos, es padevos ego impulsam, traumas reakcijai, nevis manai patiesajai dabai, nevis tam, kas es esmu patiesībā, nevis tam, kas ir mana būtība. Un tieši tādēļ, ka vēl nav prasme bijusi pārvaldīt
savu ceļu, pārvaldīt savu realitāti. Ja? Es agrāk biju dziļā upurī. Es agrāk baidījos aizņemt vietu zem saules, tā teikt. Ja? Vienkārši būt savā vietā. Man tiešām bija nērti daudzās situācijās. Tad es atkal otrādi centos iederēties un darīt visu iespējamo, lai tiktu pieņemta kaut kādās draugu grupās, kaut kādās kolektīvos, kaut kādās arī pašizaugsmes pulciņos, ja tur un kaut kādās vidēs, kur cilvēki nodarbojas ar garīgām tēmām. Man likās ļoti interesanti un svarīgi un tā, un es tā kā gribēju būt iederīga, dot savu pienesumu. Bet es to darīju reaktīvi. Es to darīju aiz tā, ka man ir bail, ka ieraudzīs, ka man patiesībā iekšā vēl ir skumjas bailes. Vai, piemēram, bail no tā, ka pamanīs, ka citreiz es vienkārši slinkoju riktīgi daudz. Un tieši tāpēc, ka ja man iekšā nav tas pats, kas ārā, es neesmu veselumā, es neesmu vesela. Ja man ir bail, ka kāds pamanīs, kāds esmu patiesībā, es nevaru būt tāda, kāds esmu patiesībā. Pareizi, diezgan loģiski. Un tad, kad mēs dziedinām šo visu ārā, solīt pa solītim, kad mēs arvien vairāk nostājamies savā spēkā, tie izaicinājumi, viņi, baigi nebeidzās šīs dzīves ietvaros. Vienkārši ir vieglāk ar viņiem tikt ārā, tikt galā, jā. Ir ticība, ka es tikšu galā. Lai vai kāds pārbaudījums nebūtu, es tikšu galā. Jo šī dzīve ir spēle, emociju skalā tāda spēle ir ļoti, ļoti augsta, ja jūs varbūt atceraties. Tātad ir svarīgi, ka mēs spējam novērtēt arī to, ka ja es kā dvēseli esmu nākusi kaut ko iedot, kaut ko atnest, kaut ko izdziedināt, tad tie, kas ir mani talanti, tie nav domāti gluži tikai man, tie ir domāti planētai, tie ir domāti kolektīviem, tie ir domāti mums visiem, jo mēs esam, angliski šis vārds interdependent, latviski nav, tā kā savstarpēji atkarīgi. Mēs neesam līdzatkarīgi, mēs neesam atkarīgi, mēs esam savstarpēji atkarīgi tādā ziņā, ka es nesu kaut ko vienu, bet es neiešu taisīt svecītes, būvēt galdu vai taisīt, nezinu, gurķi un šūdu bikses. Es to visu netaisīšu ikdienā. Man ir cits lietas jādara. Bet man vajag kādu. Man ir ārkārtīgi vajadzīgs kāds, kura dvēseles misija ir, piemēram, radīt apģērbus, kur ir ne tikai veselīgi fiziskajam ķermenim, bet, piemēram, vēl arī nes attīstības kodus manas šī brīža sajūtas piepildīšanai. Ja? Man ir ļoti svarīgi cilvēki, kuriem rūp, kuru misija ir rūpēties par veselīgu, ekoloģisku, dabisku ēdienu. Man viņi ir ļoti, es esmu atkarīga no šiem cilvēkiem. Mēs esam savstarpēji atkarīgi. Es esmu atkarīga no cilvēkiem, kuri ies būvēt ekociemu. Tas ir līdzatkarīgi, savstarpēji atkarīgi no cilvēkiem, kuri iet būvēt vides, kur viņiem savukārt ir vajadzīgs mans atbalsts un palīdzība. Bet viņi ies tālāk darīt citas lietas. Ja? Tieši tāpēc lielajā audeklā, lielajā musturī, kur visas dvēseles draudzējās, sadarbojās, viena ar otru komunicē, mēs tikai kopā varam izdarīt lielās lietas. Tāpēc, ka ego ir tas, kurš šķir. Dvēseļu tīklojumā visiem ir viens. Visām dvēselēm patiesībā ir viens un tās pašas vēlmes – labklājība, godīgums, mīlestība, patiesība, skaistums, apzinātība, prieks, labestība, ja? Taču ir visām dvēselēm šādas vēlmes. Kura dvēsele var pateikt, nē, man nafig nevajag ne labestību, ne godīgumu. Negribu. Ejiet prom. Viss, tad ego, tas ir ego, kas tā saka. Līdz ar to, ja visām dvēselēm ir viens un tās pašas vērtības, tad kādēļ mēs esam joprojām tik sašķelti? Tāpēc, ka ego. Vienkārši tāpēc, ka ego. Tieši tāpēc šajās nodarbībās, lekcijās arī viss tas, ko es daru, uz ko es eju un uz kurien es gribu arī parādīt citiem taciņu, ir tieši tas, ka mums ir
šis teiciens ir jāsāk ar sevi. Jā, ir jāsāk ar sevi, viennozīmīgi, bet nav jābeidz ar sevi. Jāsāk ar sevi ir, ok, aizej, sakārto sevi, velti gadu, piemēram, tam. Tālāk ej ārā, ej tālāk. Mums ir ļoti daudz ko darīt. Vēl tā, ka mēs sevi sakārtojam, ir vēl ļoti daudz ko darīt. Ir šajā pasaulē daudz ko kārtot. Un katra dvēsele ir svarīga šajā ceļā. Katra dvēsele ir nozīmīga tajā, kā tas sanāks. Jo savukārt ego, gan personīgais, gan kolektīvais, gan būtne kā tāda, viņam ir izdevīgi apspiest dvēseles, lai no tām paņemtu enerģiju un ievestu savu mērķu piepildīšanā. Pilnīgi viss, kas izriet no bailēm, pilnīgi viss, kas liek samaloties, pilnīgi viss, kas liek atmest ar rotku, gan jau sajies, nevis konkrēti stingru mugurkaulu pārvaldīt. Tas viss ir ego. Un tieši tāpēc, kas ir dvēseles misija? Kas tad tas ir? Mēs kā dvēseles esam ļoti sen šeit. Ļoti sen. Stipri vēl pirms planētas Zeme vispār bija plānā. Bet ja mēs kaut vai skatāmies planētas Zeme ietveros, mēs ejam tajā ciklā, mēs ejam tajā samsāras ratā vai var savādāk saukt, vienkārši tas cikls, kas liek, tas errors matriksā, kas liek mums pārdzimt un aizmirst. Tā aizmiršana ir kļūme, tā nevajadzēja būt. Jo ja mēs tieši pretēji, ja es dzīvotu un reāli atcerētos pilnīgi visu, kas ar mani notika visu dzīvju garumā, man būtu daudz lielāka informatīvā bāze, no kuras mācīties. Es mācētu gan klavieres spēlēt, gan mājas būvēt, gan es būtu kalējs, gan es būtu dziedātāja. Redzot, visas šādas prasmes man būtu attīstītas. Kur nu vēl attīstītas personības iezīmes, kaut kādi raksturlielumi un tam līdzīgi. Mēs būtu daudz attīstītāki, ja nebūtu šis te, ka mēs aizmirstam, kas tur bija un ko mēs darījām un kas notika. Tāpēc, kad kāpēc arī nāve ir gan posts, gan atpestīšana, ja kaut kādā ziņā. Jo ja mēs dzīvojam dzīvi neriktīgi, nāve atpestī, viss kārtībā, devai restarts, sāc no sākuma. Tev nesanāk, sāc no sākuma. Bet ja mēs dzīvojam tā riktīgi, mēs dzīvojam pamatīgi, mēs dzīvojam saskaņā ar vērtībām, mēs dzīvojam saskaņā ar augstāko, mēs dzīvojam saskaņā ar sirdsapziņu, tad vienas dzīves ietvaros mēs varam ļoti daudz sasniegt. Bet ja mēs kļūdamies un nomirstam, piemēram, ir daudzi šie lielie, varenie mīlestības, patiesības nesēji, kuri ir diezgan ātri aizgājuši no šīs planētas. Ja? Tātad kaut kur bija kļūme, jo lielāka varenāka dvēsele, jo lielāka atbildība, protams. Kaut kur bija kļūme, notika nāve, un viņam ir pats jārestartējās un jāsāk atkal. Kaut vai tas bērnības laiks, kamēr tu atkal iemācies staigāt, pielietot ķermeni un vēl vispārējo valodas iemācies. Ja? Tas taču aizņem laiku. Laiku, kuru var pavadīt vecumdienās labāk, turpinot turēt mīlestības avota lauku, turpinot palīdzēt dvēselēm tikt ārā no slazdiem, turpinot nest savu misiju vienā vai otrā veidā. Tas arī zinātnē interesanti tiek pasniegts, ka mēs esam vienīgā suga, kurai ir vecmāmiņas. Un cik svarīgas ir šīs sievietes, kurām vairs nav viņām reproduktīvi, tātad vairs nav nozīme, bet sociāli vecmāmiņām ir vislielākā nozīme. Patiesībā man ļoti simpātiski šķiet šie
Tas viens vilnis bija kaut kādā internetā, ka mums nevajag valdību, mums vajag apli ar vecmāmiņām, kuras pasaka, kā labāk darīt. Un tur ir liela daļa taisnības, jo tieši vecie sirmie, ja viņi dzīvi ir spējuši nodzīvot, esot patiesi, godīgi, mīloši, sazemēti savā misijā un darot to, kas viņiem patiešām ir jādara, nenomaldoties maldu ceļos, viņi ir absolūtā zelta vērtē. Un vienalga mums nav šī kultūra, kur mēs ļoti novērtētu. Un tātad tas, kas ir dvēseles misija, ir pēc iespējas labāk dzīvot patiesībā, godīgumā, mīlestībā. Tāpēc, ka var arī šajā pasaulē daudz uzskata labu dzīvošanu, kur nav šo vērtību. Ir patēriņš, ir samierināšanās, ir meli, ir alkatība, un tad šķiet ir laba dzīvošana. Ja mēs kā sabiedrība bieži vien jaucam to, kas tad ir patiesais, tas, ko mēs vēlamies. Tad, kad cilvēks nolem iet savu ceļu, ir vēl jāsaprot tās dinamikas. Ja? Viens ir tas, ka es atmostos kā dvēseli šeit ķermenī un uzņemos atbildību par to, ka viss, kas notiek ar manu realitāti, ir 100% mana atbildība. Tas, kas notiek ar mani, viss, kas notiek ar mani, ir manu vārdu, domas un darbi, ja, manas sekas. Es esmu avots visam, kas notiek ar mani. Tad, kad mēs ejam tālāk kā dvēseles un attīstamies, mēs neizbēgam attopamies nākamajā līmenī. Ka viss, kas notiek ar manu ģimeni, vīrs, bērni, attiecīgi sieva, ja, bērni, tā viss ir mana atbildība. Pilnīgi viss ir mana atbildība. Ja man Jēkabs atnāk no skolas ar kaut kādu vienkārši ego mačku vienkārši pielipinātu klāt, tā ir mana atbildība. Tā ir mana atbildība. Protams, ka es dalu ar viņu atbildības, viņam stāstu, kas ir jādara un tā tālāk, bet tā ir mana atbildība. Pilnīgi un noteikti. Tad, ja cilvēks kā dvēsele ir spējis uzņemties atbildību par savu ģimeni, ir spējis noturēt vērtības ģimenē, tad mēs ejam tālāk, daram to pašu sabiedrībā. Un tas ir tas, kur tā dvēseles misija sāk arvien vairāk parādīties, jo tad es vairs neeju darīt darbu, kas ir vienkārši štoba bila, vienkārši lai pelnītu. Es eju darīt to, kas man ir jādara. Jo dvēsele zina, kas viņai ir jādara. Un bieži vien mēs to sagaidām no citiem. Tāpēc tad, kad mēs pieskaramies sabiedrības kolektīviem šim laukam, ja, bieži vien ir tā, ka dvēseles misija ir acu priekšā, bet mēs gribam, lai to izdara kāds cits. Tas notiek situācijās, kad es redzu, kur planētā, labi, manā sabiedrībā, kaut vai Latviju ņemsim, kur Latvijā, piemēram, vajadzētu izdarīt labāk. Es gribētu, lai ka forši būtu tā. Un tad, ja es esmu caur ego prizmu sabiedrībā, es saku, tas ir jādara tiem, tas ir jādara tiem, kāpēc tie nav sakārtojuši ārprāts paskaties, ko tie ir sadarījuši. Vai tieši otrādāk varbūt tās vienkārši vēlmes kaut kādas. Es gribu, lai notiek tā, un es gribu atrast tagad kādu, kas to darīs. Tas izriet no ego. Tātad dvēsele redz, kas ir jāizdara. Un tātad dvēseles misija ir to panākt. Ir to izdarīt. Ir attiecīgi darīt lietas pakāpeniski, soli pa solītim, lai tas notiktu. Un nav ko vainot valdību, uzņēmējus vai vēl kādu, bet tātad, ok, tā ir mana atbildība. Man piemēram, bija tā, ka
Es zināju savu misiju, es stāstīju savu misiju, bet es runāju visu laiku par to. Man likās, ka kāds ieraudzīs, cik gudri es runāju, un tad nu mani uzaicinās, un tagad nu dos man iespēju izpausties, darīt lielas lietas, kā dvēselē. Pagāja gadi, un tā nenotika. Un tieši caur dziedināšanos un caur turpināšanu iet savā misijā, es sapratu, ka bija situācijas, bija vides, kur es tā kā domāju, ka es esmu nonākusi īstajā vietā, un man tagad ir jādara šeit tātad mana misija. Un izrādās, ka tas bija tikai tāds sānu celiņš. Tas vēl nebija īstais celiņš. Tas bija sānu celiņš, lai es iemācītos kaut ko un uzņemtos 100% atbildību par to, kas man ir jādara. Kā man savus talantus izpaust tā, lai es to varu nodot citiem, lai es varu palikt es pati, un lai es varu uzņemties pilnu atbildību par to, kā tas tiks īstenots. Un arī tagad es joprojām to mācos, joprojām to daru, joprojām attīstos, un tas ir nemitīgs darbs, tas ir visas dzīves garumā, ja? Un tad, kad mums nav kauns par sevi, tad, kad kauns ir izdziedināts, un es teikšu tā, ka stipri ar kaunu es strādāju jau visu dzīvi. Kauns ir bijis viena no manām tādām dziļajām arī lietām, un ir tīpaši pēdējos dažus gadus, tā līdz kaulam, dziedinot saknes ārā kaunam, tur dzīviem, pēdējie 5 gadi tādi intensīvi. Un tikai tagad pāris gadi, man liekas, es beidzot sāku saprast, kā tas ir, kad nav kauns man kā dvēselē, ja? Es zinu, ka es esmu gana laba. Ko nozīmē gana laba? Šeit šobrīd tāda, kāda es esmu gana laba. Man nav kauns par to, ka es vēl neesmu sasniegusi to, kas ir mans potenciāls. Es zinu, ko es varu sasniegt šajā dzīvē. Bet ir gana labi, es šobrīd esmu šajā posmā, un tas ir gana labi esam, jo es neapstājos, es arī nebremzēju. Es turpinu attīstīties, es turpinu darīt, es turpinu iet savu misiju. Un es priecājos, ka es šobrīd esmu šajā posmā. Man tāds, wow! Pēc 10 gadiem es atskatīšos un teikšu, jā, krūti, cik labi, ka es veicu tās izvēles. Tāpēc, ka pēc 10 gadiem es jau būšu stipri savā potenciālā, piepildījusies, lielāka, varenāka, meistarīgāka. Jo tik tiešām ego pasaule mums ir iestāstījusi, ka tiekties uz diženumu, godīgumu, varenību, ka tas ir egoisms. Bet ja es to daru kā dvēsele, zinot, ka viss, ko es daru, ir gan manā, gan visas planētas, visas civilizācijas, visas Latvijas, visas manas sabiedrības, visa augstākajā labumā, tad man nekas cits neatliek, kā vienkārši atrotīt piedurknītes dziļi ielpa izelpa un katru dienu vērsties savā potenciālā. Lai vai kas tas būtu, katru dienu palielināt kapacitāti mīlēt, palielināt kapacitāti aizstāvēt patiesību, palielināt kapacitāti tiekties uz meistarību tajā, kas ir mani talanti, lai vai kas tas būtu, vai tā ir gleznošana, vai tā ir mašīnu būve, vai tā ir komandu organizēšana, vai tā ir grāmatu rakstīšana, vai tā ir jebkas. Dvēsele tiecas uz diženumu, uz meistarību, uz varenību. Ego, būs jau labi. Galvenais, ka labi pelnu. Ja? Un es gribētu, lai man kāds pasaka šito, kāds savs, 7 gadus atpakaļ taču. Ka pat tad, kad mēs saprotam savu dvēseles misiju, tad, kad mēs viņu ieraugam,
ir vajadzīgs šis sazemētais, tas sazemētas sajūta, atklāsme, ka tas notiks pakāpeniski. Es atceros to laiku, un tas bija apmēram 7 gadu atpakaļ, kad man nāca lejupielādes par savu dvēseles misiju, par to, kas es esmu, kas man ir jādara, par zināšanām, par ārkārtīgi daudz ko. Un man likās, ak, Dievs, kā es to visu izdarīšu? Un es vienkārši paralizējos no tā, cik man tas likās lieli, cik tas man likās, tur daudz, ņemot vērā, ka tobrīd es vēl biju upurī un nevarībā un slinkumā un, nu kas tad es esmu, apmēram, sajūtā. Es gribētu, lai man kāds pasaka, ka tagad vienkārši ir jādara soli pa solim. Tagad ir jādara pakāpeniski. Jo tā paralizētā sajūta uznāca tieši aiz tā, ka man likās, ka tā kā man tas jāizdara tagad. Un es pieļauju kļūdas. Tad, kad man likās, ka tas jāizdara tagad. Man ir tagad šitas visiem jāizstāst, man ir tagad šitas jau jāizdara, un ja es to neizdarīšu tuvākās nedēļas laikā, tad ir viss jāmirst nost. Es esmu nokavējusi. Es atceros vēl, kad 6-7 gadu atpakaļ man likās, ka esmu nokavējis jau savu dvēseles misiju, jo es viņu jau zināju. Vienkārši es sāku skatīties, kas notiek planētā, kas notiek uz pasaules, kādi cilvēki ir, kādā stāvoklī. Es jau strādāju ar cilvēkiem, man likās, oh my God, es jau esmu nokavējis, viss ir pārāk slikti. Es vairs nevaru izdarīt savu necēlu. Bet izrādās, tas bija tikai sākums. Un visus šos gadus, arī joprojām, tīrot tos ego slāņus. Tagad, protams, es to daru daudz efektīvāk nekā agrāk. Tā kā nesalīdzināmi efektīvāk nekā agrāk. Bet es nebūtu nonākusi, protams, ja es nebūtu darījusi arī neefektīvi pirms tam. Kaut kā nebūtu jādara bija katru dienu. Viens tāds maziņš vingrinājums, viņš skolā arī ir pieejams. Viņš saucās par savu potenciālu atvēršanu, bet savā ziņā tas arī ir par tādu dvēseles misiju kaut kādā ziņā. Jo mums ir forši paskatīties uz cilvēkiem, uz tēmām šajā planētā, kuras mēs kārtīgi apbrīnojam. Tā, ka liekas, wow! Tik kruta. Lai vai kas tas būtu, tur ir daļa arī no tavas misijas. Tur ir daļa arī no tā, kas tev ir jādara. Vienkārši tas ir jādara, ir jākopja šī prasme un spēja, talants un jādod cilvēkiem. Jāsadarbojas ar tiem, kas varbūt arī kaut ko līdzīgu dara. Vai varbūt, ja nedara kaut ko līdzīgu tā kā horizontālai, varbūt kaut kādā vertikālai, ir tie, kur ir arī ķēdītē, notikuma ķēdītē, arī dara savu misiju. Jo šobrīd uz planētas notiek milzīgas pārmaiņas, kā mēs zinām un redzam, un blā, 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 tas visu laiku notiek, bet vienkārši notiek nenormālā pātrinājumā šobrīd. Pēdējie 10 gadi tas pātrinājums uz pārmaiņām ir gaismas ātrumā ierubījies. Un arī tagad tieši ir tāds laiks, kad cilvēki mostas vēl vairāk, vēl dziļāk, vēl vairāk sazemējas tajā, kas viņiem pat tiešām ir jādara. Tā labi viss klapes uz acīm, un es neeju darīt liekas lietas, tāpēc, ka man ir jēga. Un tā ir atbildība. Man šeit ir jēga, es esmu atbildīga jūsu priekšā, ka es eju turpinu mācīties, augt, mīlēt. Es turpinu audzināt kvalitāti tam, kas es esmu, ko es daru, ko es protu un kā es to iznesu. Kādas sistēmas es sabūvēju, lai varētu pēc iespējas vairāk cilvēkiem iedot, un kādas sistēmas es sabūvēju, lai pēc iespējas kvalitatīvāk var iedot tur 1-uz-1 kādam kaut ko. Un tas attiecas uz, vienalga uz kuru cilvēku, vai viņš audzē govis un pēc tam kādu konsultē par to, vai viņš, jebko. Mums ir vajadzīgi visi cilvēki, mums vajadzīgi ir visas dvēseles, kas iet savā spēkā un varenībā.
Un mums ir svarīgākais ir jāpārtrauc rādīt ar pirkstiem, kam ir jādara kas, tāpēc, ka lielākoties ir tā, ka man tas viss ir jādara. Es sāku ar sevi. Es uzņemos pilnu atbildību par to, kas man ir jāizdara un kāda ir mana atbildība sabiedrības priekšā. Un tam nav nekāda sakara ar ego šīm funkcijām, kas ir tā kā tāds piespiedu darbs kaut kāds. Ja? Tev neviens nespiež to darīt. Vienkārši tas ir ceļš uz laimi. Tā. Jo ego pasaulē, ja mēs darām to, kas mums nepatīk, vai to, kas mums ir pateikts, ka mums obligāti ir jādara, mēs nejūtamies laimīgi. Bet tad, kad mēs disciplinējam savu ego, kad mēs disciplinējam savu ikdienu un turpinam darīt to, kas mums kā dvēselim patiešām ir jādara, mēs tiecamies uz to, ko sauc par laimi. Mēs tiecamies uz piepildījumu, uz īstumu. Tas ir tas, kas ir īsta dzīve, autentiski, brīvi, atbildīgi, superīgi cilvēki, kuri veido cieņpilnas, dziļas, īstas attiecības ģimenē, un pēc tam šīs ģimenes, šie cilvēki rada sakarīgu sabiedrību. Un par šiem procesiem nav valdība atbildīga. Tā kā aizmirstam šito. Vai nav kaut kādi kaimiņi, vai nav vēl kādi citi cilvēki. Ego ir vienīgā struktūra vienība mūsu būtībā, kas apspiež šos procesus, kas apspiež iespēju patiešām atgriezties dzīvošanā, kur valda labestība, nevis kaut kādas aizdomas par to, ko katrs no izdarīs, kur valda uzticība. Un uzticība nozīmē, ka es rēķinos ar to, ka tu izdarīsi to, ko es domāju, ka tu izdarīsi. Mums ir kaut kāda vienošanās, tāpēc es uzticos, ka tas tā arī notiks. Un tad, kad mēs kultivējam šīs prasmes, kad mēs apgūstam šīs prasmes, kad mēs kā pieaugušie tīpaši nepārstājam attīstīties, jo kaut kādā ziņā liekas, ka jau es esmu pieaugusi, tad viss. Tad es vienkārši strādāju, līdz es tikai sliktāk ar mani paliek. Ja kaut kā tas priekšstats, lielā daļā sabiedrības ir šis priekšstats, ka ar vecumu cilvēks tikai bezjēdzīgāks paliek. Bet ir jābūt tieši otrādāk. Ir tīpaši cilvēki, kuri rūpējas par sevi, rūpējas par savu vidi, rūpējas par savām attiecībām, rūpējas par savu dabu apkārt, ja, rūpējas par savu arodu brāļiem un māsām, kuri ir rūpes vienam par otru. Ar vecumu, jo vecāki mēs paliekam, jo vērtīgāki mēs paliekam, jo mums ir pieredze, mums ir kļūdu grāmatiņa, kur mēs zinām, kā tad izdarīt labāk, jo mums ir jākļūdās. Es agrāk teicu, ka kļūdu nav. Es ieslēgšu gaismu bišķiņ. Varbūt šitā būs drusku labāk. Nezinu. Es agrāk teicu, ka kļūdu nav. Ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Visam ir sava vieta būt. Visam ir jāiet uz priekšu. Un, kad es sāku strādāt ar mentoru šo savu pēdējo individuāli arī un iet kārtīgos dziļumos, viena no lietām, ko es risināju, bija tieši šī attieksme pret kļūdām. Kā es teicu, nē, nav kļūdu, kā? Es varbūt kaut kur paķēstu to tā kā, tā ir kļūda, jā, bet tā ir pieredze. Tas ir tas, kā es to visu laiku stāstīju. Un tikai tagad, dziedinot dziļas traumas par kļūdām, dziedinot dziļas traumas
par to, kā es rēģēju uz kļūdām. Es vēl salīdzinoši nesen kļūdījos un šaustīju sevi, jo nu jau es sapratu, ka ir kļūdas, nu jau es zināju, ka kļūdas eksistē un mēs varam viņas arī nepieļaut. Ja mēs dzīvojam ētisku, godīgu, disciplinētu, mīlošu, priekpilnu dzīvi, mēs nepieļaujam kļūdas, mēs nekļūdamies. Tas ir iespējams. Bet es kļūdījos, un es šaustīju sev, es domāju, nu bāc, nu es taču zinu labāk, es zināju, kas man jādara, un es neizdarīju, vienkārši nostrādāju kaut kāds mehānisms iekšā, un es neizdarīju. Man liekas, nu kā tā var būt, nu kas, un tā gribās tur pagriezt laiku apakaļ un izdarīt korekti. Un tad es atkal iegāju sesijā meklēt šim ego sakni, un izrādās, ka tas bija dzīvē, kur es biju vīrietis. Tāda Japānas stila kaut kāda vide. Un es esmu tā kā samurajs. Un es kļūdos. Un tad es eju vēl dziļāk un dziļāk un dziļāk tajā dzīvē. Un es ieraugu, ka tur es dzīvoju tā kā tādā ciematiņā, un man ir kaut kādi 6 gadi dienā, kad vienkārši ienāk kaut kādi ņindzes, melnos tērpos kaut kādi džeki, un savāc vairākus pieaugušos un aizved prom. Citi starpā arī manus vecākus. Un man likās tik netaisnīgi, un es bļauju, un es skrienu, un es raudu, un es skrienu viņiem tur pakaļ un kaut ko, un es skatos, ka citi pieaugušie neko nedara. Viņi vienkārši pieļauj, ka kaut kādus citus viņu, tātad draugus, paziņas, kolēģus, kaimiņus, citus pieaugušus vienkārši paņem, savāc un aizved. Kur, nezinu kur. Un tur bija viena sieviete, kas man paņēma un tā kā saķēra, samīļoja, lai es tā kā neārdos vairāk. Un tad, kad es pamanīju to bezdarbību, kas notiek starp citiem pieaugušajiem, bezatbildību, netaisnīgumu, ko viņi pieļauj, un ka vēl mani aptur, kur es centos cīnīties un kaut ko darīt un iestāties par to, ka tā nedrīkst darīt, mani apturēja. Man bija 6 gadi, un manī kaut kas ļoti, ļoti stipri salūza. Un es pārstāju cīnīties, bet es sapratu, ka tā, es negribu, lai vēl kādam tā ir. Es ļoti dziļi skumu, ļoti pārdzīvoju to visu. Un, kad es augu, es sapratu, ka es nezināju, vai vecāki atnāks atpakaļ vai ne, jo viņas dzīvus savāc. Un man bija tā cerība, ka viņi atnāks atpakaļ. Un es ļoti labi mācījos. Es visu laiku sakārtoju istabu. Man viss bija vienmēr milzīgā kārtībā. Es vienmēr biju paraugu bērns. Tāpēc, ka es cerēju, ka vecāki atgriezīsies, ja es labi uzvedīšos. Un viņi leposies ar mani. Un ar šādu sajūtu es dzīvoju, līdz man bija jau 12 gadu. Un es nolēmu mācīties par samuraju. Un es nolēmu izmācīties par to, kas var aizstāvēt šo ciematu, lai nekad nevienam bērnam vairs nav jāpiedzīvo tas, ko es piedzīvoju. Un es mācījos, es biju ļoti disciplinēts. Es meditēju uz sauli. Kaut kādā ziņā tajā dzīvē tā bija man tāda meditācijas centrs, tāds saule tieši. Visa mana dzīve bija par un ap disciplīnu, par un ap izaugsmi. Man bija arī ģimene, tur brāļi, māsas un kaut kas tur vēl, bet man ar viņiem bija tā kā labas attiecības, bet augstas, jo man neinteresēja attiecības. Man interesēja tikai disciplīna, mani visi tie vingrojumi, ja. un mans zobens, tā viņi nesauc Japānā, savādāk viņi sauc, tas asmens zobens mans. Un tā bija visa mana dzīve līdz vienā dienā, tik tiešām iejāja mūsu ciematā ņindzis. Un es viņiem skatos, un es esmu pilnīgi gatavs. Super satrenējies. Viņi ienāk, un atkal tas pats stāsts, viņi saka, davai, mēs lai savus noteikumus kaut kāds te ieviesīsim. Un es saku, nē, tā nebūs. Un es pastāvu par to, ka tā nebūs. Un tas līderis kaut ko sāk man tur atkal teikt, un es vienkārši tā ātri viņu novācu no tā zirga.
piespied pie zemes un teica, nē, jūs dosieties prom, šis ir mans ciemats un es viņu aizstāvēšu. Viņi pamanīja, ka tiešām es esmu kruts un aizbrauc prom. Aizjāja prom, es viņiem teicu, jūs vēlreiz atgriezīsieties, es nogalināšu bez jautāšanas. Visi laimīgi, visi pateicīgi, visi priecīgi, es arī lepns, viss kārtībā. Lūk, savu dvēseles misiju es daru. Tāda bija mana sajūta. Es ceru, ka jūs jau pamanījāt, ka tā bija bērnības trauma, nevis dvēseles misija. Jo arī tātad man ir bērnības trauma arī no citām dzīvēm, ja, kur mans vecāks savāds. Bet pēc tam vēl pēc kāda laika, es tā kārtīgi tur patrolēju, skatos, lai viss ir kārtībā, paiet vēl kāds laiciņš. Un te tāds vakars jau riktīgi krēsla, es gar mežu eju, un man no kokiem pēkšņi tajos ņindzu tērpos uzlec 2 gandrīz uz galvas, tā kā uzkrīt virsū. Es bez domāšanas ar to zobenu abiem galvu nogriežu. Milisekundes jautājums, viņi nokrīt. Nav, abi divi nav, galvas ripo. Un tās galvas ripo un viena no galvām noripo, nokrīt micīte. Un es saprotu, ka tā ir mana brāļmeita. Un es saprotu, ka viņi ar draugu ir izdomājuši paspēlēties, uzvilkt ņindzu tērpus un mani pabaidīt. Tajā pašā mirklī, kad es to ieraugu un saprotu, kas ir noticis, man tur paiet 4 sekundes aptuveni uz šo visu, es nocērtu galvu arī sev. Es kļūdījos. Tā atriebības kāre, neizdziedinātā bērnības trauma, tajā dzīvē lika man par kļūdu, pirmkārt lika kļūdīties tā pamatīgi, un otrkārt par kļūdu atņemt arī sev dzīvību. Un man nācās to kļūdu labot tagad. Ko es ar šito stāstu gribēju pateikt? Ka mums ir daudzi tie stāsti iekšā. Un mums ir daudzi kaut kādi iemesli, ego šķautnes, kuras neļauj izpildīt to dvēseles misiju godam. Un tad, ja mēs kaut ko darām, kas mums ir šķiet labs, tas vēl nenozīmē, ka tā ir dvēseles misija. Tikai tad, kad mēs patiešām nostājamies uz šī ceļa, kad mēs patiešām sākam atšķirt dvēseli no ego, kad mēs patiešām dziedinamies dziļi, kad mēs patiešām ņemam nost slānīti pa slānītim visu to, kas es neesmu. Es arvien vairāk atceros, kas es esmu patiesībā, kāda es esmu, no kurienes es esmu, kas man ir jādara. Un, lai vai kāda būtu tava dvēseles misija, es zinu, ka tas ir tas, ko es ļoti gaidu. Es tev, kas klausās tev, mīļo dvēselīti, es saku, es ārkārtīgi gaidu, kad tu nonāksi savā spēkā. Starp dvēselēm nepastāv vispār ne kripatiņas, kaut kāda konkurence, kaut kāda skaudība, ka tu tur krutāk savu dvēseles misiju izpildīsi nekā es. Nepastāv kaut kādi pārmetumi, ka tu savu dvēseles misiju pildi tā vai šitā. Es uzticos, ka tu to dari vislabāk, kā vien tu vari. Un es ārkārtīgi augstu sabiedrības, kur dvēseles ir spēkā, kur dvēseles rada, koprada, strukturizē, pārvalda, ietekmē un uzņemas atbildību par to, kas notiek. Gan profesionāli, gan sociāli, gan ekonomiski, gan izglītībā un tā tālāk. Ir pienācis laiks katrai dvēselei uzņemties lielāku atbildību. Lai vai kāds būtu tavs atbildības līmenis šobrīd,
Ja tu šo dzirdi, ir pienācis laiks uzņemties lielāku atbildību. Bet lielāku atbildību mēs varam uzņemties tad, kad mēs arī dziedinam tos slāņus, tos dziļos ego zemakmeņus, kas neļauj to izdarīt. Tāpēc, ka kamēr ir šie mehānismi iekšā, viņi ir kā pielādēta pistola. Es nezinu, kurā brīdī izšaus, kurā brīdī nostrādās trigeris, kurā brīdī nostrādās situācija, kas man atgādina par kaut kādu iepriekšēju traumu, un vienalga vai šajā dzīvē vai citā dzīvē. Es nezinu, kurā mirklī izšaus. Un visdrīzāk izšaus visnepiemērotākajā brīdī. Un tieši tamdēļ es vēlreiz aicinu visus un visas dvēseles ne tikai dziedināties, jo tas, man liekas, tā kā jau visiem skaidrs būtu, kas ir šajā manā kādā vidē, ja? Bet arī turēt stingru nodomu un turēt stingru mugurkaulu attiecībā uz to, ka es tiešām lieku savu enerģiju, savu uzmanību, savu ikdienu, lai ietu meistarībā un lai spētu pēc iespējas un arvien vairāk kvalitatīvi iedot to, kas man ir jāiedod kopējā labumā. Kopējā labumā. Nevis katram savs, bet visiem viens. Mums visām dvēselēm ir viena misija šobrīd. Sakārtot to bardaku, ko ego ir sataisījis cilvēcē. Vienkārši tā. Skaties, kur grib izglītība, pārtika, finanses, loģistika, nezinu, izklaides industrija. Tad vienalga, skaties, kur grib, visur ir ego kārtīgi samaisījis gaisu. Mūsu atbildība ir paņemt un izdarīt to visu kvalitatīvāk, godīgāk, patiesāk, mīlošāk un vērtīgāk priekš nākamās paudzes. Tā ir mūsu atbildība. Un šobrīd ir pienācis laiks paņemt to atbildību un rīkoties attiecīgi, pakāpeniski, saprātīgi un neļaut, lai ego iejaucās. Dziļajā izelpa. Vai varbūt ir kāds jautājums čatiņā, varat uzdot man kādu jautājumu? Šis ir svarīgākais, ko es gribēju pateikt. Šis ir svarīgākais, par ko man deg sirds. Un tas ir tas, ko es gribu darīt kopā. Ja tev ir sajūta, ka ir jādara kopā, un ka ir vieglāk kopradīt ar citām dvēselēm, nekā tēlot, ka katram savs, tad daram kopā. Arī tagad jūnijā skolā sākas jaunais kurs re-evolūcija, kas ir tieši par to. Tieši par šo tēmu, ko nozīmē un kā un kas notiek, kad dvēseles sanāk kopā un mācās atbalstīt vienu otru tieši mēroga jautājumos, tieši šajā kolektīvajā atbildībā par to, kas notiek vispār. Sākam ar sevi, sākam ar tuvākajiem. Šajā gadījumā, lūk, mēs, kas esam šeit, mēs esam tuvākie viens otram, kuri jau dara, kuri jau iet savu ceļu, kuri jau dziedinās, kuri jau lūkojās. Un kā mēs varam stiprināties, kā mēs varam iet dziedināt kolektīvās ēnas, kas nozīmē tātad šie ego mezgli, kur ir tieši sabiedrības līmenī, jo viņi ir arī katrā vienā. Lai mēs kā sabiedrība dzīvotu labāk, mums ir jāsāk ar sevi.
kā es sevī varu dziedināt trešās dinamikas, sabiedrības līmeņa dinamikas, ego. Kā es varu konfrontēt to, kas notiek, un iestāties par patiesību un mīlestību. Cik tālu es to varu, cik tālu nevaru, un kādēļ nevaru, un ja nevaru, tad kā es to varu izdziedināt? Tieši par to arī būs kurs. Tieši tam mēs iesim cauri. Un daudziem tas var šķist lieli, par daudz. Tieši tāpēc arī paralēli būs pieeja arī citiem kursiem, ja, kas ir tur iziet caur radats aci vai spēkā, vai sakārtojies sevī, vai par bailēm kurs. Bet nu ir pienācis laiks darīt un strādāt tātad katram pašam ar sevi par savu atbildību kā dvēselei sabiedrības priekšā un kā iztīrīt tos ego slāņus, kas neļauj uzņemties atbildību. Un, attiecīgi, kā stiprināt vienam otru, kā būt patiesā sadarbībā. Ja? Ja mēs ejam skatīties šo trīs stūru upurs, agresors, glābējs, tad mēs nevis sēžam upurī par to, ka kāds man dara pāri, kaut kāda valdība tur kaut ko neprot, vai vēl kaut kāda uzņēmuma kaut ko dara, vai blablabla. Nē, es eju agresijā pret kādu, un es neeju arī glābt pasauli. Bet es eju savā dziļumā atbildīgi un meklēju, kur ir mani trigeri attiecībā uz manu sabiedrību. Un ar to arī strādāt. Jo tieši caur mums rodas kaut kas jauns, kaut kas savādāk. Jēdzīgāk, saprātīgāk, pamatīgāk, vērtīgāk. Paņemam šo atbildību. Paņemam to kā savu misiju. Un tikai tur un tad un tā arī uzziedēs tā unikālā dvēseles misija. To es apsolu. To es apsolu. Dziļi jāp, izelpa. Paldies, liels. Paldies visiem. Milzīgs, milzīgs paldies. Un tiekamies arī nākamnedēļ skolā. Kalendārā paskatāmies nodarbību. Tiekamies kursos. Un ko predam. Forši. Paldies.